Arctic Rose klusi dreifē gar Beringa jūras ūdenslīniju. Kamēr apkalpe guļ, ledains ūdens vilnis pārpludina klāju un apludina apakšējos nodalījumus. 1988. gadā kuģi Sea Power, kā Līča Garneles traļkuģi, uzbūvēja Kovaceviča kuģu būvētava Biloksi, Mississippi štatā. Kovaceviča kuģu būvētava bija labi pazīstama kuģu būvētava, kas būvēja visdažādākos kuģus, tostarp traļkuģus. Kuģis Sea Power bija 28 metrus garš, 24,5 metrus plats un ar 3,6 metru iegrimi. Salīdzinoši kompakts tērauda korpusa kuģis, kas bija paredzēts Garneles traļošanai siltajos Meksikas līča ūdeņos. Tas bija aprīkots ar hidrauliskajiem vinčiem, lai darbotos ar trāļtīklu, kuru velk pa jūras dibenu, lai noķertu garneles. Kuģim Sea Power bija visas būtiskās iezīmes, kas nepieciešams piekrastes zvejas operācijām, taču tas bija paredzēts darbam seklos, mierīgos piekrastes ūdeņos netālu no ostas, lai varētu ātri izkraut lomu un atgriezties jūrā. 1991. gadā Sea Power tika pārdots kompānijai North American Fish Company, kas ir Marylandas štatā bāzēts jūras velšu pārstrādātājs un izplatītājs. Viņi pārdēvēja kuģi par Tenacity un pārveidoja to par zvejas un pārstrādes kuģi, lai nozveju varētu uzglabāt uz klāja un pagarināt ekspedīcijas uz attāliem zvejas rajoniem, neatskriet bieži atpakaļ uz ostu. Svarīgs papildinājums pārbūvē bija pārstrādes iekārta galvenajā klājā, kas ir īpaši paredzēta zona, kur apkalpe var apstrādāt un saglabāt līdz 5 tonnām zivju katru dienu. Kad zivis ir uzņemtas uz klāja, apkalpe nekavējoties nogriež galvas un izņem iekšas. Pēc tam zivis ievieto starp lielām sasaldētām metāla plāksnēm, ko sauc par plākšņu saldētavām. Tas saglabā lomas svaigumu, nodrošinot, ka tas atbilst kvalitātes standartiem. Ar sasaldēšanas uzglabāšanas ietilpību līdz 80 tonnām šī sistēma ļāva Arctic Rose uzglabāt savu lomu ilgstošām zvejas reizēm. Apstrādāto un sasaldēto lomu var pārdot par augstāku cenu tirgos, kas pieprasa augstākās kvalitātes produkciju. Pārbūves laikā kuģa aizmugurē tika uzstādīts A-veida portāls, lai atbalstītu kuģa smago traļatīku. A-veida portāls ļāva apkalpei uz klāju uzvilkt smagāku lomu, kas ir būtiski traļošanai dziļos ūdeņos. Lai nodrošinātu šīs jaunās darbības, kuģa galvenais dzinējs tika nomainīts pret Luger 6170 dīzeļdzinēju ar 700 zirgspēku jaudu. Šīs modifikācijas uzlabo kuģi iespējas, taču tās arī maina tā stabilitātes aprēķinus, kas nozīmē, ka apkalpei ir jāsaprot un jāvada svara sadalījums, kad viņi piepilda kravas telpu. Nākamo 8 gadu laikā kuģis Tenacity darbojas pie Marylandas krastiem, aptuveni pusceļā augšup pa austrumu krastu, tālu prom no siltajiem Meksikas līča ūdeņiem, kas nu jau ir tikai tāla atmiņa. Kāds apkalpes loceklis no šī perioda atceras, kā ūdens nāca cauri dzenskrūves vārpstas blīvējuma vietai, kur vārpsta iziet no korpusa ūdenī. Šī noplūde apludināja saldētavas nodalījumu. Sūkņi, kas izsūknē ūdeni no apstrādes zonas, bija aizsērējuši ar zivju atliekām, un apkalpei nācās steigties tos attīrīt. 1999. gadā Tenacity tika pārdots uzņēmumam Arctic Soul Seafoods, kas atrodas Sietlā un specializējas augstvērtīgu sugu, piemēram platgalvju plekstu, ieguvēja tādās vietās kā Beringa jūra un Aļaskas līcis, kas īpaši tiek augstu vērtētas Āzijas tirgos. Tenacity tika pārdēvēts par Arctic Rose un nogādāts uz Vašingtonu, lai darbotos jaunā īpašnieka flotē. 2001. gada janvāra sākumā Arctic Rose gatavojas nākamajai zvejas sezonai – augstajos, attālinātajos Beringa jūras ūdīdeņos. 13. janvārī tas atstāja Sietlu, Vašingtonā pilnībā apgādāts ar pārtiku, aprīkots ar nesen apkoptu aprīkojumu un ar 15 jūrnieku apkalpi. Apkalpi vada kapteinis Davids Randalls, zvejnieks ar 17 gadu pieredzi, kurš pazīstams kā piedzīvojuma meklētājs un drošs vadītājs. Apkalpe ir gatava pavadīt mēnešus jūrā, zvejojot vienos no pasaulē sarežģītākajiem apstākļiem. Ceļā uz zvejas vietu sāka pārkarst vārpstas gultnu. Gultņi balsta un stabilizē dzenskrūves vārpstu, samazinot berzi starp rotējošo vārpstu un tādām detaļām kā vārpstas blīvējums, kas iepriekš ir laidis cauri ūdeni. Vārpstas gultņi var pārkarst berzes vai eļļošanas trūkuma dēļ. Tas varētu būt saistīts ar papildus nodilumu un bojājumiem skarbākajos, augstākajos austrumkrasta ūdeņos. Vai arī kuģa pārbūve ar lielākām modifikācijām ir mainījusi slodzi uz kuģa konstrukciju.
Apkalpe mēģina novērst un uzraudzīt problēmu, uzstādot jaunus gultņus un papildus temperatūras mērītājus, taču tas problēmu neatrisina, un apkalpei nepārtraukti jāuzrauga situācija. Tad sāk tecēt dzenskrūves vārpstas blīvējums. Blīvējums ir elastīgs materiāls, kas noslēdz dzenskrūves vārpstu vai novērstu ūdens iekļūšanu. Kad gultņi pārkarst, dzenskrūves vārpsta nedarbojas tik gludi, kā vajadzētu. Nelielas vibrācijas bojā vārpstas blīvējumu, kas ļauj ūdenim iekļūt augstuma nodalījumā. Darbs augstos un nemierīgos ūdeņos pastāvīgi noslogo dzenskrūves vārpstu, palielinot blīvējuma nodilumu. Ūdens, kas iekļūst nodalījumā, maina kuģa smaguma centru. Februāra beigās Arctic Rose ierodas ostā Dutch Harborā, Aļaskā. Tā ir ļoti svarīga pietura zvejas kuģiem, kur tie var uzpildīt degvielu, papildināt krājumus un veikt pēdējās iekārtu pārbaudes pirms došanās tālāk Beringa jūrā. Neitans Millers, viens no apkalpes locekļiem, kurš strādā par zivju apstrādes darbinieku, pamet kuģi, jo viņu satrauc drošība un apstākļi uz klāja. Viņu ātri aizvieto un Arctic Rose dodas ceļā, neatrisinot esošās problēmas. 26. martā Arctic Rose atgriežas Dutch Harborā, lai uzpildītu degvielu un papildinātu krājumus. Apkalpe pārliecinās, ka pārstrādes iekārta ir gatava apstrādāt paredzēto platgalvas plekstu apjomu, vērtīgu lomu, kuras apstrādē jānotiek gludi un efektīvi. 30. martā Arctic Rose atstāja Dutch Harboru un dodas uz Svētā Pāvila salu, kur papildina degvielas krājumus. Šī attālā sala ir viena no pēdējām apmetnēm pirms Arktikas okeāna. Tā kalpo kā pēdējais pieturas punkts pirms apkalpe dodas uz Zemčugas kanjonu, kas ir iecienīta platgalvas plekstu zvejas vieta. Apstrādes zonā apkalpe pārliecinās, ka visi plākšņu saldētāji darbojas pilnā apjomā, gaidot saspringtu sezonu un lielu apstrādājumo un sasaldējumo zivju apjomu. Sākoties zvejai, apkalpes izturība un kuģa noturība tiek pārbaudīta, kad Arctic Rose dodas tālāk no krasta un sastopas ar skarbākiem laikapstākļiem. Beringa jūras ūdens temperatūrai esot tuvu sasalšanas punktam, ikvienam, kas nonāk saskarē ar ūdeni, pastāv augsts hipotermijas risks. Apkalpe tur savus hidrotērpus vīdu pieejamā vietā gadījumam, ja noplūdes no vārpstas blīvējuma kļūst vēl nopietnāks. Šie ūdens necaurlaidīgie tērpi ir īpaši izstrādāti, lai pasargātu viņus augstajā ūdenī un palielinātu izdzīvošanas iespējas. Cerams pietiekami ilgi, lai glābēji paspētu ierasties. Bet tur, kur viņi dodas, glābējiem būtu vajadzīgas vairākas stundas, lai viņus sasniegtu. Un pat hidrotērpā viņi ūdenī neizdzīvot ilgāk par 6 stundām. Viņiem uz klāja ir nostiprināta arī 20 cilvēku glābšanas plosts, kas ir gatava ārkārtas situācijai. Arī kuģim Arctic Rose ir jātiek galā ar lielajiem vēja ātrumiem, kas Beringa jūrā pavasarī bieži sastopami. Šie vēji rada viļņus līdz pat 5 metru augstumā, kas vēl vairāk apgrūtina darbu ar smago aprīkojumu uz klāja. Zemā temperatūra, stiprie vēji un nemierīgā jūra rada šļakatas, kas sasalst uz kuģa. Ledus pievieno svaru kuģa virsbūvei un klājam padarot to smagāku augšpusē. Līdz aprīlim Arktiskās rozes apkalpe jau kādu laiku ir pastāvīgi pildījusi kravas nodalījumu zvejas rajonos pie Zemčugas kanjona. Apkalpe strādā visu diennakti, katru dienu veicot vairākas vilkmes. Šis darbs ir nogurdinošs. Smagu, ūdenī piesūkušos tīklu vilkšana atpakaļ uz klāja prasa prasmes un komandas darbu, un tas ir fiziski smags darbs. Tīklus, kurus atbalsta ārāmju portāls, apkalpei jāuzrauga ar vislielāko uzmanību. Tīkli velkas pa jūras dibenu, savācot zigas. Pēc tam apkalpe izmanto hidraulisko vinču, lai paceltu tīklu no klāja. Katrs šī procesa posms prasa koncentrēšanos. Pat nelielas izmaiņas tīkla svara sadalījumā var izsist kuģi no līdzsvara nemierīgā jūrā. Katrs loms palielina kuģa svaru, un lai gan apkalpe rūpīgi uzrauga svara sadalījumu uz klāja, pieaugošais svars kravas telpā samazina viņu kontroli pār kuģi. Pat atvērts lūka vai bojāts blīvējums var ļaut ūdenim iekļūt svarīgās nodalījumos un mainīt kuģa stabilitāti. Apstrādes zonā apkalpe strādā ātri, lai apstrādātu katru jauno lomu. Tiklīdz zivis tiek uzņemtas uz klāja, tās uzreiz tiek atgalvotas un izķidātas, kas jāizdara pirms lomas sasaldēšanas. Plākšņu saldētavas dūts, apstrādājot katru partiju, ātri sasaldējot zivis, lai saglabātu to svaigumu. Vieta ir ierobežota, un apstrādes telpa kļūst par rosīgu, slidenu darba vietu, kamēr apkalpe ātri strādā, lai sagatavotu lomu. Pavasara vējš pastiprinās un laikapstākļi pasliktinās.
Gandrīz sasalstošā ūdens temperatūra izraisa sūkņu aizsērēšanu ar ledu. Aplidojošās jūras šļakatas aizsalda durvis ciet un pārklāja visas virsmas. Taču apkalpe turpina darbu. No gūrums pieaug dienām ejot, un viņi turpina savu rutīnu, veicot vienu vilkmi pēc otras un pakāpeniski piepildot kravas tvertni. 2001. gada 1. aprīlī apkalpe vakarā pabeidz vilkņu virkni. Klāja apkalpe nostiprina aprīkojumu un gatavojas dažām atpūtas stundām pirms nākamās dienas darba. Kapteinis Randls sazinās ar kuģi Alaskan Rose, kas ir māsu kuģis un zvejo tūmā. Viņš viņiem pastāsta, ka apstrādes zonā drenāžas sūkņi aizsērē, kas izraisa kavēšanos. Taču vēl satraucošāk ir tas, ka aizsērējušie sūkņi ar grūtībām atsūknē uz kuģa uzkrājošos ūdeni. Apstrādes komanda strādā līdz pat naktī, apstrādājot, izķidājot un sasaldējot dienas lomu. Viņi uzglabā zīvis kravas nodalījumā un sakopja savu darba zonu, lai būtu gatavi nākamajai dienai. Savā miegainajā stāvoklī viņi pavirši aizver ūdens necaurlaidīgās durvis apstrādes zonā un pievienojas pārējiem komandas locekļiem savās kajītēs. Nākamajā rītā ap 03:30 Arctic Rose dreifē, kamēr komanda paguļ dažas tik ļoti vajadzīgās stundas. Zem klāja Arctic Rose pārvadā smagu jūras mēļu kravu, sasaldētu un kārtīgi sapakotu kravas nodalījumā. Uz galvenā klāja uzšļācas ledains ūdens vilnis un caur vaļīgi aizvērtajām ūdens necaurlaidīgajām durvīm apludina apakšējos nodalījumus. Dažu mirkļu laikā Arctic Rose stipri sasveras. Tās stabilitāte ir neatgriezeniski zaudēta. Apkalpi tas pārsteidz pilnīgi nesagatavotu. Viņiem nav laika aktivizēt nekādus trauksmes signālus vai pat aizsniegt savus hidrotērpus. Kad ūdens apludina kuģi, tā korpuss tiek spiests arvien zemāk ledainajā ūdenī. Un dažu minūšu laikā Arctic Rose apgāžas un klusi nogrims Beringa jūras dzelmē, pazūdot tumšajos ūdeņos. Ar visu tās 15 cilvēku apkalpi uz klāja. Ploksāt 03:35, dažas minūtes pēc tam, kad Arctic Rose nogrims zem ūdens līnijas Beringa jūrā, EPIRB, jeb avārijas pozīciju norādoša radioboja, nosūta signālu no kuģa pēdējās zināmās atrašanās vietas. EPIRB aktivizējas, kad kuģis grimst. Tad atdalās un, nonākot virspusē, automātiski nosūta trauksmes signālu, kas brīdina krasta apsardzi, ka Arctic Rose ir nonākusi nelaimē. ASV krasta apsardzes glābšanas koordinācijas centrs Juneau, Aļaskā, uztver signālu un nekavējoties uzsāka reaģēšanu. Viņi nosūta C-130 Herkules lidmašīnu no Kodiakas aviācijas stacijas. Tā tālās darbības iespējas padara to ideālu, lai pamanītu atlūzas vai izdzīvojušos ūdenī un kalpotu kā sakaru relejs. Plakst 08:45 stundas pēc tam, kad krasta apsardze saņēma EPRB signālu, C-130 ierodas notikuma vietā. Viņi atrod tikai eļļas plankumu un izkaisītas atlūzas, kas iezīmē vietu, kur nogrima Arctic Rose. Arctic Rose māsas kuģis Alaskan Rose pievienojas meklēšanai. Krasta apsardzes kuteri un patruļkuģi tiek nosūtīti uz pēdējām zināmajām koordinātām. Kuterī, kas aprīkoti ar mazākām laivām un medicīnas iekārtām, ir būtiski ilgstošās meklēšanas operācijās, un tiem bieži ir helikoptera nosēšanās klāji, lai atbalstītu kopīgas gaisa un jūras glābšanas misijas. No Kodiakas aviācijas stacijas pievienojas HH-60 Jayhawka helikopteri meklēšanai. Jayhawka helikopteri ir būvēti darbam ekstremālos laikapstākļos, pārmeklējot teritoriju tuvu ūdensvirsmai. Starp izkaisītajiem braka gabaliem apkalpes locekļi no māsas kuģa Alaskan Rose atrod kapteiņa Davida Randla bezdzīvīgo ķermeni, kas peld kopā ar atlūzām. Viņiem mugurā ir glābšanās tērps, taču viņš ūdenī ir pavadījis gandrīz 6 stundas un varētu būt jau par vēlu. Džons Nelsons, pirmais palīgs uz Alaskan Rose, uzvelk savu glābšanās tērpu un lec ūdenī, lai mēģinātu izglābt Davidu. Viņš uzvelk bezsamaņā esošo kapteini uz klāja un apkalpi sāk veikt reanimāciju. Pēc stundas mēģinājumiem viņu atdzīvināt kapteinis Randls tiek pasludināts par mirušu. Pārējie apkalpes locekļi joprojām nav atrasti, un stundām ejot, meklēšana kļūst arvien izmisīgāka. Neskatoties uz plašajiem centieniem, meklēšanas komandas atrod tikai tukšos glābšanās tērpus, kuros apkalpes locekļi iespējams mēģināja iekļūt, kad kuģis nogrima. 2001. gada 5. aprīlī pēc 3 dienu ilgas meklēšanas krasta apsardze pārtrauc misiju un pasludina atlikušos 14 vīrus par pazudušiem jūrā.
Pēc Arctic Rose traģēdijas ASV krasta apsardze sasauca jūras izmeklēšanas padomi, lai noteiktu kuģa nogrimšanas iemeslu. Vairāku mēnešu laikā izmeklētāji pārbaudīja Arctic Rose konstrukciju, struktūrālās izmaiņas un darbības praksi, lai noskaidrotu, kas varētu būt novedis pie visu 15 apkalpes locekļu bojāēs. 2003. gada decembrī krasta apsardzes galīgajā ziņojumā tika secināts, ka visdrīzākā nogrimšanas cēlonis bija aplūšana caur nepareizi nostiprinātām vai atvērtām ūdens necaurlaidīgām durvīm apstrādes zonā. Šis hermētiskuma zudums visticamāk ļāva jūras ūdenim iepļūt svarīgās nodalījumos, gandrīz acu mirklī destabilizējot kuģi. Straujā nogrimšana un attālināta atrašanās vieta neatstāja nekādas izredzes izdzīvot.